Kāpēc trokšņo tautas un ļaudis tukšu melš? Zemes ķēniņi ceļas un valdnieki apvienojas pret to kungu un viņa svaidīto. Sarausim viņu vāžas un metīsim prom viņu saistekļus. Bet kas debesīs valda smējas, un tas kungs tos tur par nieku. Taču reiz viņš runās uz tiem savās dusmās un iztrūcinās tos savā bardzībā. Bet es savu ķēniņu esmu cēlis cienā, savā svētajā kalnā. Es darīšu zināmu Dieva spriedumu, viņš uz mani sacīja: mans dēls tu esi, es šodien tevi esmu dzemdinājis. Prasi man, tad es tev došu tautas par īpašumu un pasaules galus par mantību. Tu ganīsi tos ar dzelzi, slikā mala traukus, tu tos sadauzīsi. Tad nu ķēniņi nāciet pie prāta, ņemiet to vērā, jūs zemes soļi, kalpojiet tam kungam ar bijāšanu un ar sirds tīsām